Jā, mēs esam ieradušies pie Lempu Yang pieminekļa statujas, tā kā, nu, tiem vārtiem. Un kāds mums bija ceļš? Mēs braucām ar Google Mapi. Mēs reāli izbraucām pa tādiem mežiem, kur vispār skūteris jau smirdēt sāka, reāli negāja. Es vispār nezinu, kā var tā ievestīt. Cerams, ka mājās nebūs tur jābrauc, tas bija vienkārši drausmīgi. Un kas vēl interesanti, šeit uzreiz tu uzprasa, ja tev ir mēnešreizes, tu nedrīkst iekšā iet. Nu, tad tev ieeja aizliegta. Kā jums liekas, kurš to pārbauda reāli? Kas pa stulbumu? Tā nav pirmā reize, mēs būtu tādu dzirdami godīgi. Tā, ieeja maksā autobus 45 000 no katra, un augšā vēl 50 000 pa ieju. Dosimies augšā, skatīsimies, kas tur būs. Laiks tāds. Man liekas, pa ceļam jau 3 reizes mēs vilkām plašīšas lija. Skatīsimies, kas tur notiek. Yeah, I got ticket. Patri, tomēr. Go, yeah? Go. Tas būs tūlīt izģērbsies. Braucām augšā biki, un te jānobēj biļetes vēl pusceļā. Consumer. Wait. Tev brunčus dos, ja? You can choose first. And for me as well? Yeah. Oh, okay. Okay. I need something. Yeah. Excuse me, sir. Can I help you? Yeah, thank you. Excuse me. Tā tikai negrāpsies gar mani. Where are you from, sir? Latvijā. You know? Next to Russia. Oh, right. Lithuania, Estonia, Europe. Indonesia? Jā, tā. Thank you. Ko, uzrāvā brunčus no kājās? Tagad esmu pa pusē meitene, pa pusē vecis. Te ir 10 veidu tempļi. Protams, mēs esam no 2 iespēdīgākajiem. Un lai kopā viss iziet 4 stundas ar kapekām. Nu, nē, tur tādi mazi templīši, kādi jēgas teigāt, tādi balīte pilna, kā lai saka, pilna pakaļa tādiem templiem. Temple is 300 meter walking up there. Yep. We have restaurant down here. Yeah. Thank you. Un mums izdāvāja tādas tiketus, mums numuriņš 279. 2 stundas rindā jāgaida. Iedāvāties citur cilvēku būs. Jēzus, Marija. Šodien vēl ir lietains laiks un nav daudz. Jā, labi, davai. Oj, man brunči paspirka vaļā. Mums mazlietiņ paveicās. Mums tur ēst, tur. Nezinu, kur ir tas templis? Kurš mums mazliet paveicās. Pretī nāca ko 2 baltie, izskatījās līdz Angļi vai kas tāda. Un viņi mums iedeva savus tiketus, viņi teica, viņi negaidīs tik ilgi. Mums pa kādiem 20-30 cilvēkiem sanāk mazāk gaidīt. Pagaidi. Un. Jā, mēs tiksim drusku ātrāk. 2 stundas gluži negribētos gaidīt, bet mēs arī 2 stundas braucām pa džungļiem. Tā kā mājās doties tukšā galīgi būtu galīgi garām. Iesim skatīties, kas tur notiek. Hello! Sīkie boseki. Yeah, but we can go. Tā, esam pie šitās vietas pienākuši jau. Ir tā slavenā vieta, no turienes otras puses jāpieiet un skatās to kalnu, bet, protams, atkal kalns ir mākoņos. Viki mums jāpagaida, nezinu, tur reāli dotas tikai dažas minūtes, laikam tev, bet cilvēki ir nenormāli daudz. It kā te neredzās, ka būtu daudz.
Raksot palikuši tiem visiem cilvēkiem. Nu, ot, kā izskatās šeit iekšā. Tad pa vidējām trepēm nedrīkst iet augšā, var tikai pa malējām. Pa vidējām iet tikai ceremonijas laikā. Wow, nu tāds forši iespējams, jā. Mums tikko pateica, ka mums tagad numuriņš ir 150 kurais, mums jāgaida 2,5 stundas. Tad nezinu, kā tur ir cilvēks, kas počē visu. Un tur pat skaļi un izsauc nākamo numuru. Kāds nebūs tik ātri. Ko var darīt to laiku? Kamēr gaidām rindā, pasūtījām ēsti, vai pasūtīt ir 2 varianti. Rīsi ar vistu un olu, vai bija nūdeles ar olu, jā. 20 000 maksā, tas ir 1 eiro. Un pasūtījām vēl vienu lielu milzīgu kokonutu. Kokonuts maksā 30 000 eiro 50. Kamēr mēs ar rindu sagaidīsim reāli, mums reāli nav ko darīt. Thank you. We pay for you? Yummy. 70. Mūsu vakariņas par 3,50. Es neteikšu, ka es te paēdīšu. Te chickens ir varbūt 1 grams. Un tas ir roltons uzsildīts ar 1 olu. Ass, jā? Nu ēd, ko tu ēdīsi? Vai viņam šikus ēd? Labu apetīti, kā saka, jā. Iedomājieties, te pulī noķert vietu, kad vispār viena nav. Absolūti neviena. Tik daudz cilvēku apkārt. Vai Miku jau augšā ātri. Tā jūs bulēt no teienes? Jā. Varējās somu iedot man. Mazs kāpiens mekla besas. Šeit mēs iekšā nedrīkstam ieti. Tad notiek kaut kādas lūkšanas. Vai, cik skaists skats. Žēl tikai, ka žēl, ka ir mākoņi drusci. Mēs vēl gaidām vēl kaut kādi 30 cilvēki, un tad mēs būsim. Ir kā process notiek. Tur čalis visu regulēja. Un tur katram ir 4 pozas, 2 tā. Tad ir katram pa vienam, laikam 3 pozas. Un tad viss vani vākties projām. Zīmos atklājām, man liekas, ka šeit uz šā zaļā blusas dzīvo. Sāk kaut kas te rāpā un košņī, bet nevar nosādēt tik ilgi. Tas jau te tāds sīkums būtu blusas tikai. Nē? Vai jau ko? Nu ko, pulkstenis jau pēcpusdienā, mēs tikai tagad tikām pie bildēm. Bildes tiešām ir ļoti skaistas. Tik tas, ka bija ilgi jāgaida rēķinēt. Mums būtu vēl ilgāk, ja mums nebūtu atdevuši tās biļetes. Mums tagad ir vēl otras biļetes mūsājās. Ir tikai 20 cilvēki vēl jāsagaida, tā kā tūlīt kādam pat atdosim. Tie tā jau interesanti rēcīgi. Uz tevis pilnīgi visi skatās tu tur fonā. Nu, ja vēl baltais, tad tas ir vēl lielāks tāds uzmanība uz tevis. Mums tagad atkal jābrauc 2 stundas mājā. Tagad jau rāda vairāk kā 2 stundas. Negribas iedomāties uz stulbot ceļu pa džungļiem. Nezinu, kāpēc mums tā ved, bet ar veizu vispār ir 2,5 laikam. Tā jau varētu braukt, bet beigās man dibens slāpes. Ko labi atdosim svārkus un dosimies mājās. Mums kaut kur vēl pa ceļiem ieskatīsim, tā diezgan noskaidrojās. Skatīsimies, kā būs. Mūsu fototest jau beigusies ir, visu paņemts ārā ir. Un. Dosimies tagad uz ūdenskritumu. 1:40 jābrauc. Cerams, ka paspēsim 6 ietaisās. Kādu minūti vēl vaļā būs. Tā kā, ja nelijas lietas, mēs paspēsim. Dodamies tagad. Pa ceļiem malā pamanījām ēmāko barbekļu. Tā, smaržojas ielā. Apstājam, uzpasījām, cik maksā visa. 2,50. Kūpināta vista. Iedos mums līdzi mamīnē. Bā, cik labi izskatās. O, super.
Lovely. Thank you. Thank you so much. Thank you. Esmu iedašies pie waterfalla. Laiks vispār tāpat kā nav, bet nu vēl paspēsim iet iekšā. 50 naudiņas maksā kopā diviem. Šāda te ir ieeja. Visvairāk kaut kas mums interesē, mums ir siltas vistiņas somā. Kā gribas ēsti. 5 minūtes. Nu jā, es braucu. Un vai kur ir pats ūdenskritums? Nav baigi lielais, bet ir ok. Nē, tev var redzēt, nevar paiet un tuvāk. Te ir galdiņa, apērīsim pa višķiņai. Es vairs nevaru savādāk. Nu jā, saku. Možēlis mums ir salāti, ne? Jā. Skaisti tur ir. Ja būtu saules spīdēt, vispār ideāli. Kā mums pirmais pēdam un te ejam klātī? Nē, Nu, davai labi. Ejam tuvāk klāt. Šeit jāiet pa tādu slaptu poku gandrīz, tādu normāls lidens, jā. Un esam klātī. Forša vietiņa, ne? Nāk šur! Brīnēs aizmirstu mocīšu atslēgas paņemti. Ļāvien. Šitais ir tāds, ja tu neesi neko redzējis, tad ir ok. Bet tādu, kā mēs redzējām pašā Indonēzijā, tas vienkārši bija fenomens. Mēs tur neiesim rindā gaidīt, bet tur ir 4 cilvēki rindā gaidīt. Varbūt atnāksim apakaļ paēdīsim. Nav ko iespēļ tādiem mazām lietiņām. Bet tā forša saules spīdē, tā ļoti skaisti būtu. Ļoti skaisti. Kur sēžam? Tepat? Jūs pat nevarat iedomāties, cik labā vistiņā. Smaržo kā kūpinājums, kad sen neko tādu neesmu ēdis. Un garšo vienkārši izcili. Ņemī. Man ne Mikiņi. Jā, jau pat Mikim garšo. Nu ko, tā arī beidzot mūsu skaistā diena. Laiks bija beigās tiešām foršs, varēja būt tas arī pa dienu. Līdz mājām vēl pusstundiņa mums aizbrauksim, atpūtīsimies, aizies vakariņās. Un viss, tad jau rīt atkal būs jauni piedzīvojumi. Cerams, ka rīt nelīs. Būs ļoti laba diena. Ko? Ja jums patika, varat piesakot mūsu kanālam. Bet ja nepatika, vienkārši piesako, atbalst savējos un teikamies jau rītdien. Reālās izjūtas. Vienkārši vāks. Varbūt kaut kādi 20 metri palikuši. Laikam pārāk vec esmu, vairs nevaru neturu.
Laimīgi, ka saņemamies. Te vienkārši svalmē nosmos uz tiekamies augšā. Ne, te sākās panikas laika, man bija, tad netiksim galā kaut kā. Gan turistu, gan tie nāvi, pa rindā gaida. Vērtnieki, kas tas teikt. Jēj, mēs esam beidzot bīčā. Nebija nemaz tālu jābrauc īstenībā. Tā kā, ejam sauļoties. Cik var sauļoties, vai ne? Tev kokonuts. Kokonuts vai jāliņš jāpaņem?